Mans vārds ir Artūrs Ienots. Es esmu cilvēks, kurš pēdējos 12 gadus kopš pabeidzu vidusskolu darbojos daudz dažādos projektos, kas ir saistīti ar digitālā satura veidošanu, visādu īsfilmu, filmu producēšanu, pasaules apceļošanu un ko tik vēl nē. Un viena no tām lietām, ar ko es nodarbojos, ir podkāstu veidošana, un ir divi podkāsti, kurus esmu veidojis, kurus es varu teikt, ka tas ir bijis kaut kas jēdzīgs. Un līdz ar to šo gadu laikā, kamēr es to esmu darījis, tad man ir uzkrājusies mazliet tā pieredze, kā tad šos te podkāstus veidot un ko ar viņiem iesākt un tam līdzīgi. Tāpēc es jums šodien, draugi mīļie, esmu atvedis tādu mazu ceļvedi, ja, Artūra Ienota ceļvedu podkāstu radīšanā. Jo es saprotu, ka jums ir vai nu kaut kāda konkursa ietveros, vai jums pašiem ir interese par podkāstu veidošanu, un es ceru, ka tas jums varēs kaut kādā mērā palīdzēt, lai šos te podkāstus arī paši varētu izveidot. Ja jums gadījumā būs kaut kādi jautājumi, droši mēs pēc visa šī te varēsim apmainīties un padiskutēt. Par to, kā tad kaut ko labāk darīt. Varbūt kāds varēs padalīties ar savām podkāstu idejām, un tad mēs varēsim viņus tur mazliet, kā saka, ķirurģiski paoperēt, paskatīties, ko mēs tur varam uzlabot, vai arī iespējams jau, ka tur viss ir kārtībā. Lūk. Un par saviem podkāstiem, viens no podkāstiem, ko es savulaik veidoju kopā ar savu kolēģi Īdu Svabru, bija podkāsts Karsts, kas bija podkāsts un vispār dažādu satura veidošanu par Latvijas hip-hopu un aktualitātēm hip-hopā. Un to mēs darījām kopš 2018. gada līdz 2021. gadam. Un podkāsts pēc tam izauga līdz kaut kam tiešām lielākam. Mēs veidojam intervijas un dažādu citu veidu saturu ar Latvijas reperiem un ne tikai. Diskutējot par aktuālajām tēmām, gan jauniem albumiem, gan videoklipiem, un kas tik mums tajā brīdī likās interesants, par to mēs runājām. Un tā bija mana mūsu vispār pirmā saskarsme ar podkāstu veidošanu, un tur, protams, arī mēs pieļāvām daudz dažādas kļūdas, bet beigās mums izdevās veiksmīgi to projektu kaut kur arī aizvest. Projekts šobrīd ir apstādināts. Domāju, ka es droši varu teikt, ka mēs viņu nekad vairāk nerestartēsim. Tas, kāpēc viņš apstājās, tas pavisam cits stāsts. Varbūt kādreiz pastāstīšu kaut kādā citā sarunā. Bet jā, to mēs darījām 3 gadus. Otrs podkāsts, ko es veidoju un joprojām veidoju, un šī gada sākumā esmu atsācis veidot pēc mazliet ilgākas pauzes, ir sarunas par mīlestību, kur es tiekos ar līdzcilvēkiem, lai runātu par šo te lielo tēmu un ne tikai. Mēs pļāpājam gan par attiecībām, gan par to, kas vispār ir mīlestība, gan arī bieži vien aizplūstam par daudz dažādām citām dzīves tēmām, iedvesmas lietām, kaut kādām lietām, kas mums nepatīk sevī vai citos, un tam līdzīgi. Tā kā katra saruna ir kaut kas unikāls, un nekad es nezinu, par ko mēs īstajā sarunā runāsim. Lūk. Un pirms es dodos tālāk, es gribētu no jums dzirdēt, vai jūs klausāties kādus podkāstus, vai esat klausījušies kādus podkāstus. Varbūt kāds ir gatavs padalīties, vai nu ieslēdzot mikrofonu, vai čatā ierakstot. Šis ir tas, ko es brīdināju, ka es no tā ir kaut kas jau ierakstījis čatā. 5 brēnumi, jā, to es esmu dzirdējis, to es arī pats esmu klausījies, un man liekas, ka tas ir tas podkāsts arī, kas iet pieciniekam arī frekvencē iekšā Rīgā, viņš arī skan. Elders Džarahaus, tādu podkāstu veidotājs, es pieļauju, ka tas nav nosaukums, to es neesmu dzirdējis. Agris ir pieslēdzies kaut ko gatavs pateikt, bet tev nedzird, Agri, ja tu kaut ko mēģini pateikt. Žurnāli ir podkāsts, Mārtiņš raksta, jā, tad Latvijas podkāsts, kāds arī... klausies podkāsts par True Crime. Nu, tas gan, laikam, iespējams varētu būt ārzemju podkāsts, vai ne? Aļiesie? Es pieļauju, ka tā. Sveicien Viļāniem. Jā. Labi, skaidrs. Nu, tad īsumā skaidrs, ka jūs kaut ko esat klausījušies, neesat sveši ar šo te formātu. Un ceru, ka esat arī gatavi brist tajā iekšā un izveidot arī kaut ko savu.
Starp citu, man prezentācija ierakstiet čatā, lūdzu. Man prezentācija rādās tā kā, nu, kā prezentācija, vai man rādās arī sāniņā, kas ir tie te runātāji? Kāds var ierakstīt? Mums tagad tās ir bezlimita laiks, ideāli. Melns uz baltu rādās. Tas ir podkāsts, vai man rādās prezentācija melns uz baltu? Labi. Um, par to podkāstu veidošanu. Es zinu, it kā jau šķiet, ka nevajadzētu, tas nav baigi būtiski veidojot savu podkāstu, saprast, kas īsti ir podkāsts, jo tas formāts viņš ir tik stiepjams, bet mazliet iedziļinoties par to, kas tas tāds ir. Tā ir tāda tā kā vairāk epizožu digitālo audio failu sērija, kuru agrāk viņu vienkārši varēja lejupielādēt. Podkāsti nav jauna lieta. Podkāsti pastāv jau sen atpakaļ, kopš vispār ir internets, kad cilvēki rakstīja iekšā audio failus un deva iekšā internetā tos brīvi lejupielādēt. Un tas it kā ir kaut kas līdzīgs radiošovam, tomēr tam ir kaut kādas dažas niansētas atšķirības. Atšķirībā no radio klausītājiem ir tā brīnišķīgā iespēja un tāda luksus iespēja klausīties šo podkāstu jebkurā brīdī, apturēt jebkurā brīdī un atsākt klausīties jebkurā brīdī, kad viņi to vēlās. Līdz ar to tas formāts klausītājiem ir ļoti, ļoti ērts, īpaši tagad, kad mums ir pieejams visas straumēšanas iespējas un tam līdzīgi ar visādiem maziem knifiņiem, ja tu Spotifyā klausies, apturi nezinu, minūtē 50 un izslēdz aplikāciju ārā, tu pie tā podkāsta atgriezies atpakaļ un Spotify zina, kur tu esi apstājies šajā te epizodē. Un, protams, arī svarīgi, ka tu šīs te epizodes vari kā klausītājs pārklausīties un vēl, kas radio formātā atkal, lai gan mūsdienās ir tā, ka, piemēram, tas pats piecinieks, viņi laiž kaut kāds arhīvu ierakstus online, bet nu, kādreiz tomēr tā nebija iespēja, ka tu varēji pārklausīties ērti kaut ko, kas radio ēterā ir ticis runāts. Nu, podkāsts atkal šādu te iespēju piedāvā, un tu vari klausīties kā un kur un kā tev pašam, kā klausītājiem tīk. Tad vēl viena tāda atšķirība, kas arī mazliet stiepjams, it kā tas jēdziens par to daudzveidīgo saturu podkāstos, bet laikam jau, ka tā ir taisnība, jo tādas daudzās tēmas, kas podkāstos tiek cilātas, vai tie formāti, kādi podkāstos tiek apspēlēti, radio to visbiežāk vienkārši nedara. Un tur var būt gan izklaide, gan nopietni podkāsti, tās var būt vienkārši ziņas. Es, piemēram, klausos Swedbank Private Banking podkāstu, kas ir tāds īsts 15 minūšu podkāsts, iznāk katru nedēļu un 15-20 minūtēs apstāsta par visu, kas ir svarīgs noticis pēdējā nedēļas laikā saistībā ar visādām investīcijām, akcijām un visu kaut ko, kas ir saistīts ar ekonomikas tēmu. Tas podkāstu tēmu loks, ja esat skatījušies, kāds podkāsts varētu klausīties, noteikti esat ievērojuši, ka ir diezgan plašs un diezgan daudzveidīgs, un katrs var atrast vienā tēmā entos podkāstus, kur klausīties. Tev nepatīk viens podkāstu vadītājs, tu mierīgi atradīsi tajā pašā tēmā citu podkāstu, kur tas podkāstu vadītājs iespējams tev patīk un liekas ausī tīkamāks. Un tā pati pieejamība, ja tu, piemēram, arī it kā radio arī jau mūsdienās ir pieejams un mobilās platformas eksistē, kur tu tiešraidē var klausīties, atsaucoties atkal uz to pašu piecinieku. Bet ir arī podkāstiem ir entās klausīšanās vietnes, ne tikai Apple vai Spotify vai Google podkāsti, bet ir arī atsevišķas aplikācijas, kas ir paredzētas tam, lai klausītos podkāstus. Protams, ja jūs abonējat Spotify, klausieties tur mūziku, jums ļoti, protams, ir ērti tas, ka ir pieejami arī podkāsti, jūs iemīļotie tur. Un pārsvarā jau tāda iespēja Spotifyā ir. Nesen bija tāds liels notikums, ja kāds zina Joe Rogan podkāstu, tad viņš nebija pieejams Spotifyā, un tad Spotify's iegādājās. Viņš bija pieejams, man liekas, audio formātā tur, bet Spotify's iegādājās nenormāli lielu summu ekskluzīvas tiesības šo te podkāstu turēt tikai un vienīgi pie sevis. Tas bija tāds liels notikums podkāstu pasaulē, tik liels darījums vēl nebija bijis. Lūk, un vēl mazliet iedziļinoties
par to, ka podkāsts kā formāts sevi ietver vadītājus vai pat vairākus vadītājus, kuri diskutē, apspriež kaut kādas daudz dažādas tēmas vai apspriež vienas tēmu, stāsta dažādus stāstus vai vienkārši informē klausītājus par kaut kādām aktualitātēm. Un viņi to var darīt, apzinoties to, kāda auditorija tad viņus klausās. Ja tu, piemēram, esi rādio un veido kaut kādu raidījumu, tad daļai auditorijas tas neinteresēs, daļai auditorijas tas būs interesanti, tāpēc, ka vienkārši rādio šauj visos virzienos vienā frekvencē, un tu klausies tajā brīdī, ko tev rāda podkāstu atkal. Ja tu klausies, tad tu esi izvēlējies, ka tu viņu klausies tajā konkrētajā brīdī, un ja tu pie viņa atgriezies, tad tev šis saturs šķiet interesants, un līdz ar to arī vadītāji, kas šo te podkāstu veido, viņi zina, ka tā tēma, par kuru viņi runā, ir viņu klausītājiem interesanta, saistoša, un viņi principā spēja nodibināt šo te kaut kādu emocionālo saikni ar savu klausītāju. Kas vadītājiem uzreiz ir krietni vieglāk, jo nav tur, ja tu, piemēram, vadītājs runā par ekonomikas lietām, tad viņš visdrīzāk savam klausītājam nepaskaidro kaut kāds elementārs ekonomikas jēdziens, jo viņš vienkārši zina, ka viņa klausītājs ir par to informēts. Lūk. Līdzīgi kā kino, video spēlēs un citos formātos, arī podkāstiem ir dažādi veidi. Nezinu, cik jūs tam esat pievērsuši uzmanību lielu, bet veidojot savus podkāstus, der uzmest aci šiem te kaut kādiem podkāstu žanriem. Ne pat tāpēc, ka obligāti kādā no šiem žanriem ir jāiekļaujās, bet tāpēc, lai vienkārši iedvesmotos un redzētu, cik daudz dažādos veidos to var darīt un iespējams izdomāt kaut kādu savu radošo pieeju, iedvesmojoties no tā. Viens tāds klasiskais un arī, ko mēs daudz dzirdam radio ēterā, ir interviju žanrs, kur vadītājs ir sagatavojies, uzaicinājis viesi, sagatavojas ar jautājumiem, tēmām, par kurām runāt, un tad attiecīgi no viesa sagaida šīs te atbildes. Mazliet atšķirīgs, bet arī kaut kur tās robežas saplūst, ir sarunu podkāstu žanrs, kur raidījuma, podkāsta vadītājs veido negluži interviju ar viesi, bet sarunu, paužot arī kaut kādu savu viedokli, kas iespējams kaut kādā sabiedriskajā mēdījā nevienmēr ir atļauts darīt, jo žurnālistika un objektivitāte un tā, lai gan mūsdienās jau žurnālisti arī mēdz paust savus viedokļus un uzskatus un sajūtas par kaut kādām konkrētām tēmām. Bet podkāsts, jūs tur varat darīt, ko jūs vēlaties un paust savu viedokli, un šādi saruna tipa podkāsti šo te formātu, šādas izpausmes vienkārši atļauj. Ir izglītojošie podkāsti, kas ir arī par daudz dažādām tēmām, ļoti konkrēti, iespējams brīvā formā, iespējams tieši otrādi ļoti sagatavots podkāsts, kur ir scenārijs un ir izlasīts kaut kāda informācija savākt un nodot klausītājiem, tādā veidā klausītāju izglītojot par kādu konkrētu tēmu. Stāstu un narratīvu podkāsti, tie ir podkāsti, kur raidījumu veidotājs vai veidotāji burtiski stāsta kādu stāstu. Tie bieži vien ir tie ir vai nu te jau minētie podkāsti, kas saistīti ar noziedzību, iespējams, kur tiek izstāstīts kāds noziedzīgs stāsts, vai arī bieži vien tie ir radoši podkāsti, kur stāsts ir izdomāts un ar dažādiem audio paņēmieniem klausītājs tiek šajā stāstā ievests iekšā. Kaut kāda līdzība tur ir ar audio grāmatām, kuras jūs arī klausāties, un jūs tiekat vest cauri šim kaut kādam stāstam. Šādi ir arī podkāsti, tikai šis te formāts, viņš ļauj izspēlēties daudz dzīvāk, iespējams, un daudz radošāk nekā audio grāmatās to mēdz darīt, lai gan arī audio grāmatās, protams, mēdz izmantot daudz dažādas radošas paņēmienus. Vēl viens tāds podkāstu žanrs ir solo žanrs, to bieži izmanto komiķi, kuri ir sagatavojuši dažādas sev tēmas, un tad par šīm tēmām mēģina jokot un izdomāt, kā smieklīgi viņas pasniegt. Tas nenozīmē obligāti, ka šie podkāsti ir saistīti tikai un vienīgi ar komēdiju un jokiem. Tas var būt arī vīties kopā ar izglītojošu podkāstu žanru, kur vadītājs ir viens pats un
kaut kādā veidā par kādu tēmu izglīto savus klausītājus. Uh, Tad, turpinot par to komēdijas lietu, komēdijas podkāsti, tur var būt gan improvizācijas podkāsti, kur vadītāji ir sanākuši kopā, iedod viens otram tēlus un spēlējās ar šiem tēliem audio formātā. Es pats esmu piedalījies šādos podkāstos un pats esmu klausījies ārzemēs veidotus šādus podkāstus. Tas ir viens tāds komēdijas apakšžanrs, viens ir, kur Latvijā ir tāds liels podkāsts Biza vaļā, kur džeki vienkārši ir sanākuši kopā un runā par kaut kādām tēmām, un visi nāk daudz maz no komēdijas pasaules, un tad viņi arī mēģina atrast kaut kādas tēmas, par kurām parunāt, un iespējams kaut ko smieklīgi pateikt, un līdz ar to cilvēkiem patīk, jo it kā tāds viegls sarunas tipa, komēdijas tipa žanrs, tādā vieglā formātā kungi ir atnākuši papļāpāt. Un tad jau tāds mazliet iespējams nopietnāks podkāsts, bet arī tur var atrast arī kaut kādu komēdijas daļu. Kā jau es minēju, visus šos žanrus var pludināt vienu ar otru kopā un veidot kaut ko jaunu, svaigu un nebijuši iespējams. Vēl viens žanrs ir paneļdiskusija, kur tad vadītājs vai vadītāji ir uzaicinājuši kaut kādu jomu ekspertus vai vienalga cilvēks parastos runāt par kaut kādu konkrētu tēmu, bet ne tikai tā runāt, bet arī tā diezgan nopietni vai nenopietni par to diskutēt. Jā. Es domāju, mēs gan jau analizējot kaut kādus podkāstus spētu atrast vēl kādu apakšžanru vai lielo žanru, un es tikai ieskicēju kaut kādas tādas lielās vadlīnijas, lai jūs saprastu, ka tie podkāsti jau tajos žanros arī kaut kā ir iespējams viņus iedalīt, bet kā jau es minēju, kāpēc es par to stāstu, lai jums veidotos kaut kāda izpratne, cik daudz dažādos veidos šo te formātu var izmantot, ka varbūt viens vadītājs vairāki var runāt par tādām tēmām, par šādām tēmām var runāt arī šādi, var diskutēt, var sarunāties. Pilnīgi radoši izpausmē, bet par to podkāstu veidošanu un kā tad to labāk darīt, es pastāstīšu tad mazliet vēl pēc brīža. Lūk, tas mazliet par to visu teorijas daļu. Pašam sākot veidot podkāstus, es par šīm te lietām baigi nezināju. Pats bija klausījos podkāstus, līdz ar to kaut kāda izpratne jau man bija veidojusies par šo formātu, un es podkāstu sāku veidot par to nedomājot. Un man pirms kaut kāda laika arī aicināja stāstīt par podkāstiem, un šī nav pirmā reize, kad es stāstu par podkāstu veidošanu, un tad tā man bija pirmā reize, ka man vajadzēja beidzot ar vārdiem aprakstīt arī, kas tad īsti ir podkāsti. Tā kā tā teorija tā, lai jūs vispār mazliet to bildīt noķertu, kāds tas formāts strādā, bet es ticu, ka esat klausījušies, paši arī saprotat. Tad turpināsim par to podkāstu izveidošanu, gan kaut kādu tehnisko pusi, gan arī par tādu vīzijas un idejas attīstīšanas pusi. Mēģināšu tā soli pa solim jums izstāstīt. Tas, ar ko noteikti vajadzētu sākt, un to jums droši vien to var attiecināt arī uz daudziem citiem projektiem, ko jūs sākat, ir saprast, kas tad ir tā ideja, par ko tad šis podkāsts ir, un saprast, kāda tad ir tā vīzija par šo podkāstu, kāds ir podkāstu mērķis, ko jūs gribat ar to panākt, kā tas izklausās, kā tas izskatās, no kuriem podkāstiem jūs iespējams varat iedvesmoties, ko jūs esat paši klausījušies, vai esat redzējuši, ka šie podkāsti ļoti labi strādā. Un, protams, ņemot vērā, ka ir digitālais laikmets, saprast, vai ir iespējams šo podkāstu veidot arī video formātā, vai jūs paliekat tikai pie audio formāta. Cik ļoti jūs izmantojat to, ka tas ir, pieņemsim, tikai audio formāts, cik ļoti jūs šo audio formātu izmantojat, vai jūs tur liekat kaut kādus skaņas efektus klāt, vai pēc tam apstrādē jūs tur kaut kā viņu tur uzfrišināt tā, ka viņš ir interesantāks nekā tad, ja viņš būtu atstāts tāds viegls un needitots. Tas ir tas ir tas posms, kad var vienkārši, kā saka, džemot ar idejām un brainstormot un mest iekšā visu, kas nāk prātā rupi skanēs, bet zakt idejas arī no citiem podkāstiem, kā tad kaut ko forši darīt. Tad, kad ir tā vīzija un ideja ir izveidota vai jau sāk apaļoties, ir vērts saprast, kas tad ir tā auditorija, kas šo podkāstu klausīsies, un kā jūs šo podkāstu varat šai auditorijai padarīt interesantu. Jo, kā saka, kas dara visiem, nedara nevienam, un
to der ņemt vērā, nodefinēt, kas tad ir tie klausītāji, kas šo te klausīsies. Jo tiklīdz jūs zināsiet, ar ko jūs runājat un kas to klausās, jūs arī zināsiet, kā šo te visu podkāstu formātu, ko esat iecerējuši izveidot, kā tad jūs viņu varēsiet arī veidot. Lūk. Tā kā tā ir tāda arī tehniska lieta, dar saprast to, kas tad ir pieejams jums no tehnikas, kas noderētu podkāstu veidojot. Ja būs vairāki vadītāji, vai jums vajadzēs vairāk nekā 2 mikrofonus, vai jums nāks kādi viesi, ja filmēs šo podkāstu, tad kur to darīt? Ar ko to filmēs, vai komandā ir kāds, kas saprot šīs te tehniskās lietas, vai ir kāds, kas var arī samontēt, ja tas ir video formāts, vai kāds prot audio apstrādāt, ja neprot, varbūt ir kāds no komandas, kas ir gana prasmīgs, lai kaut ko tādu iemācītos. Uz šiem jautājumiem dara atbildēt, jo tas būs lietas, ar kurām neizbēgam nāksies jums saskarties. Nu, un, protams, kur tad jūs šo podkāstu rakstīsiet? Mums, piemēram, manā pieredzē ar karsts bija tā, ka mēs sev iekārtojam studiju, kur to darīt. Šajā studijā mēs arī strādājam pie mūzikas un atradām vēl citas funkcijas telpām, bet galvenokārt mēs šo studiju izveidojam, lai rakstītu tur savus podkāstus, jo mums bieži nāca visādi viesi. Tas bija viens veids, kā mēs to darījām, bet, piemēram, sarunas par mīlestību, mans uzstādījums ir tāds, ka es dodos ciemos pie tā viesa, kas man tajā podkāstā būs, es pie viņa dodos ciemos, vēlams virtuvē vai viesistabā, man ir mans dators, man ir mans mikrofons un es esmu mobils šī te konkrētā podkāsta ierakstā. Tā ir arī daļa no tā visa formāta, kā es to saredzu, kā es to gribu veidot. Lūk. Tālāk par tām tehniskajām lietām. Tas, kā es to daru, man ir dators, man ir programma, kas saucās Reaper. Reaper ir bezmaksas programma. Viņa gan katru reizi, kad jūs viņu slēgsiet iekšā, piedāvās šo te programmu nopirkt. Ja jums ir tāda iespēja, forši atbalstiet, jo šie te izstrādātāji tiešām šo te programmu bez maksas ir iedevuši mums visiem, kas grib rakstīt podkāstu vai rakstīt mūziku, veidot mūziku un tam līdzīgi. Man ir Blue Yeti USB mikrofons, kas, es nezinu, cik viņš varētu maksāt tagad kaut kādi 120 eiro. Un, viņš varbūt nav tas pats labākais variants, bet viņš ir variants, ar kuru es esmu ierakstījis kaut kādas 150 podkāstu epizodus pavisam noteikti. Un viņam ir tāda funkcija, ka viņš ir viens mikrofons, bet viņam ir funkcija, ka viņš ķer tā kā no abām pusēm. Kā lai es uzzīmēju, ja viņš te stāv tā kā pa vidu, ja, tad viņš te var ķert no šīs puses skaņu un arī no šīs puses. Un ja viens sēž šeit runā, viens sēž šeit runā, tad dzird, kā runā abi divi. Tehniskā nianse, protams, ja kāds runā skaļāk vai kāds runā klusāk, tad līdz ar to viss rakstās vienā celiņā un nav iespējams šos te celiņus izlīdzināt. Bet strādā, šis mikrofons labi strādā. Nu, protams, austiņas, lai varētu dzirdēt, vai vispār kaut kas rakstās iekšā, un ja jūs gribat šo te podkāstu iefilmēt, tad man ir arī kamera, ar kuru to izdarīt. Bet tās tādas tehniskās nianses, jo to tehniku jūs varat tikpat labi caur telefonu ierakstīt, kas izdomāt vienkārši, kur to telefonu kā nolikt, notestēt, kā tā skaņa vispār ierakstās, pēc tam šo audio failu arī ielikt iekšā Reaperī vai kādā citā audio programmā. Šobrīd Adobe, ja kāds zina, kas ir Adobe, ja viss Photoshopi, Premiere, After Effects, viss tā lielā kompānija, kas taisa šīs lielās programmas, viņiem ir podkāsta Enhancer, kas precīzi nepateikšu, kā viņš saucās, bet weblapa, kur varat ielikt iekšā savu audio failu, kas, piemēram, ir podkāsta audio fails, un viņš šo te audio failu uzlabos. Ja kādam vajadzēs, un ja kāds neatrod pats internetā, un jūs veidosiet podkāstu, un jums tas ir nepieciešams, tad padodiet ziņu man, es jums aizsūtīšu, kur to atrast. Viņš ir bez maksas pieejams šobrīd, un viņš diezgan labi strādā. Es tikko ierakstīju vienu sarunas par mīlestību epizodi un ieliku iekšā to skaņas failu tajā AI programmā, ko Adobe ir uztaisījusi, un viņš nenormāli krūti to skaņu uztaisa krietni labāk nekā, ja es viņu atstātu tīru un neapstrādātu.
Jā, bet tās tehniskās lietas, tas tiešām ir atkarīgs no tā, kādas jums ir iespējas, gan finansiālās, gan praktiskās, un tā. Jo jūs jau mērķis galvenais ir ierakstīt, izveidot šo te podkāstu. Kā jūs to panākat, tas ir atkarīgs tiešām no šīm te iespējām. Lūk. Um, Tad, kad ir skaidrs visas tās tehniskās lietas, tad jūs jau un skaidrs, par ko tad vispār kāds tad būs tas podkāsts, tā vīzija un tā ideja, tad jau var sākt gatavoties tam, kas tad, kāda tad būs tā pirmā epizode, par ko viņa būs, ar ko viņa būs. Ja būs viesis, kāds jautājums jūs uzdosiet, vai šim podkāstam ir kaut kāds limits garumā, vai jūs viņu taisat tā, ka tikai stunda, vai plus mīnus stunda, vai tur 30 minūtes, vai 3 stundas. Tas ir tiešām atkarīgs no jums pašiem. Kā jūs redzat, kā tam podkāstam ir jāizskatās? Jo es pats klausos gan ļoti īsus podkāstus, kā es minēju, tas Swedbank Private Banking podkāsts 15 minūtes, gan klausos arī ļoti garus podkāstus uz 3 stundām, jo atgādinu, podkāsts ir tas formāts, kur jūs varat apturēt jebkurā brīdī un palaist atkal jebkurā brīdī, kad jums ir ērti to klausīties. Un, piemēram, mazgājot traukus, man nav laika ar vienu acu skatīties video, es varu kaut ko palaist garām, bet podkāstu klausoties, es viņu varu klausoties tīrīt māju un neko nepalaist svarīgi garām. Protams, arī, ja jums podkāsts ir kaut kādā formā, tad kāda būs šīs te epizodes struktūra, ja tur, piemēram, tādi ievadu jautājumi, tad tur kaut kāda varbūt spēle vai izaicinājums vai vienalga kas vai kaut kādi fiksie jautājumi vai tagad brīvi parunāsim par šo tēmu vai par šo tēmu. Tas arī kaut kas tāds, kas jautājums ir, kāda ir tā ideja tam podkāstam, un no tā izriet, vai jums vispār tam podkāstam ir vajadzīga šāda struktūra. Mums, piemēram, karsts veidojot bija struktūra, mums bija jautājumi. Mēs tur runājam par pagātni, tad par tagadni un kaut kādiem nākotnes plāniem. Tur, piemēram, bija tādas epizodes, bet, piemēram, veidojot sarunas par mīlestību, man nekādas struktūras nav. Man ir viens lielais jautājums katram viesim, ar kuru es iesāku sarunu, un kur tas mūs tālāk aizvedīs, man nav ne mazākās nojausmas. Tas ir vienkārši tas, kā es gribu šo te podkāstu veidot. Un mazliet ieskicējot par to ideju, piemēram, kā es skicēju sarunām par mīlestību, to formātu ideju. Jūs iztēlojaties, ka jūs esat aizgājuši uz kafejnīcu, un jums ir līdzi savs pierakstu blociņš, un jūs tagad skatīsieties ārā pa logu, un tur tā viegli līņā, un jūs tā kā gribat kaut ko pierakstīt un padomāt un pareflektēt par kaut kādām savām dzīves situācijām, un jūs dzirdat, ka pie galdiņa notiek kaut kāda saruna, nu, pie blakus galdiņa. Un jūs gaidat savu tēju un skatāties pa to logu. Un, protams, mums visiem ļoti interesē, kas tad tur tajā sarunā notiek. Un jums ir viena auss, tā it kā neklausos, bet nu, mazliet tomēr paklausieties, ko tad šie cilvēki runā. Un kāpēc ir interesanti? Tāpēc, ka viņi ir runā par attiecībām. Un mums ļoti, ļoti vienmēr interesē, kā tad citiem iet attiecībās, kā viņi jūtās, ko viņi domā, kādas kļūdas pieļauj, vai ko tas otrs ir izdarījis. Un tad vienmēr ir interesanti tajā visā klausīties. Lūk, un tas, kas pie tā galdiņa notiek, tā tad ir tā saruna par mīlestību, kuru veidoju. Ja es satiekos ar kādu cilvēku, mums neviens nav apkārt, un mēs runājam, nedomājot par to, ka kāds to varētu arī klausīties. Nu tā, domājot par tām podkāstu struktūrām, kā viņas veidot. Un, protams, svarīgi ir jāsagatavo ūdens, jo jārunā daudz iespējams, un kaut kādā brīdī sāks slāpt, un tā, kaut kas tāds, ko paturēt prātā. Gan vadītājiem, gan arī viesiem. Tālāk, kad jums ir viss ir izdomāts par to, kā tas podkāsts ir jāveido tehniski, idejiski, kāda struktūra, kādi jautājumi, kas nāks ciemos, viss ir sarunāts, jūs satiekaties, ierakstat podkāstu, un tagad jums ir podkāstu ieraksts, un tad seko tā nākamā daļa, jums šis podkāsts ir jāapstrādā, iespējams ir jāuztais kaut kāds intro podkāstam, iespējams arī nē, tiešām dariet kā jums vien ienāk prātā, kā jūs redzat, kā šo te uztaisīt tā, kā jums pašiem gribās, lai jums pašiem ir interesanti, vai ir vajadzīgi kaut kādas vietas, kaut kādas, kas ir jāizgriež, vai kaut kā ir jāliek kaut kāda audio līmeņa jāsaregulē, vai jāliek kaut kāda limiteri, lai tur kaut kur neiet pārāk skaļi, vai kaut kas nav pārāk klusi.
Galvenais, lai skan labi. Šādas tehniskās lietas, es jau minēju, tā Adobe mājaslapa spēja baigi labi saregulēt. Jūs tur rīperī izgriežat, kas nav labs, pieliekat iespējams intro klāt, vai arī nē, varbūt tas arī neiesaka intro uzreiz likt klāt, un tad jūs izlaižat caur to programmu, cauri Adobe, un tad vēlreiz caur rīperu viņu piefrišinat. Nu, un tad seko tālākā daļa podkāstu epizodi pabeigt. Un saprast, kur tad mēs viņu tālāk varam likt. Mums ir skaidrs, kas ir mūsu mērķa auditorija, tad uzreiz no tā izriet arī atbildes, kur šo mērķa auditoriju mēs tad vislabāk varam sasniegt, kur viņai būs ērti klausīties, vai tam ir jāveido speciāla mājaslapa, vai podkāsts ir jādabū iekšā Spotifyā, vai jāliek iekšā SoundCloudā, var likt arī YouTube'ā iekšā. Atcerieties, ka YouTube ir ērts podkāstu klausīšanās, ir ērta podkāstu klausīšanās vietne tādā brīdī, kad ir YouTube Premium. Citādi, ja jūs klausāties ar telefonu un jūs nobloķējat ekrānu, tad līdz ar to YouTube arī beidz atskaņot video. Nu, datorā tas, protams, savādāk ir. Bet es, piemēram, savus podkāstus arī lieku YouTube iekšā, jo es pats patērēju YouTube kā podkāstu klausīšanās vietu. Un kur tad šo te podkāstu izplatīt? Ir vairākas vietas, es pats izmantoju Podbean, ja, tad ir Anchor, ir Libsyn un daudz citas. Es izmantoju Podbean, kas man palīdz manu podkāstu dabūt iekšā Spotifyā un Apple'ā. YouTube es lieku pats taisu video vai lieku bildīti klāt un pats augšu pielādēju, bet Spotifyā nav iespējas tāds, ka tu pats vari aiziet un augšu pielādēt. Viņi gan, man liekas, runāja kaut ko par to, ka viņiem būs atsevišķa podkāstu platformā, kur to darīt. Neesmu paskatījies, vai tas viņiem ir aktuāli, es to daru caur Podbean. Jā, tas man izmaksā par kaut kādus 15 eiro mēnesī. Iespējams, ka var atrast arī kaut kādu ērtāku, lētāku veidu, kā tur dabūt iekšā, bet es šaubos, jo šāds te pakalpojums kaut ko tas tomēr maksā. Lūk, jā, tas tad izmantojot Podbeanu un liekot iekšā YouTube. Nu, tad, protams, seko, jūs esat šo te podkāstu ievietojuši kādā no šīm te platformām, un tad tālāk jau seko šī te podkāstu epizodes aizdabūšana līdz tai auditorijai, izmantojot sociālos tīklus vai afišus vai e-klasi vai vienalga, ko jūsu galvenais uzdevums ir sasniegt šo te auditoriju. Kā jūs to darat, tas tiešām ir atkarīgs vien no jums pašiem. Domājot par to, kā šo te podkāstu vēl kaut kādā veidā popularizēt, ir tāda satura veidošanā ir tāds termins pīrāga dalīšana, kad jūs paņemat šo te podkāstu un paskatāties, ko no šī te lielā pīrāga, ko jūs vēl varat sadalīt uz citiem sociāliem tīkliem. Tur, piemēram, TikTokā, jūs, protams, varat TikTokā ielikt, hei, ir iznācis jauns podkāsts, klausies. Bet jūs varat no šī te podkāsta izgriezt ārā kaut kādu foršu daļu uz 30 sekundēm, ielikt iekšā TikTokā, iespējams uztaisīt vēl kaut ko klātam video, un jums jau ir jauna satura vienība, par kuras bāzi jūs paņēmuši šo te podkāstu. Pirmkārt, jūs popularizēsiet iespējams konkrēto epizodi. Ja nē, tad vispār par to, ka vispār tāds podkāsts eksistē un iespējams tiksiet pie kaut kādas jaunas auditorijas arī klāt. Vai, piemēram, jūs esat tajā podkāstā diskutējuši par kaut kādām tēmām un no tā varat izveidot kaut kādu konceptu rakstu, ko ievietot mājaslapā vai aizsūtīt kādam mēdījam. Hei, šajā epizodē satikās šādi cilvēki un runāja par šādām lietām. Šis cilvēks teica šo un šis cilvēks teica šo. Un principā izstāstīt visu podkāstu vienā rakstā, ko cilvēks var izlasīt tur 5-10 minūtēs, un viņam viss ir skaidrs, viņam nav jāklausās 2 stundu garu podkāsts par šo te tēmu, jo jūs jau esat izvilkuši ārā visu svarīgāko informāciju, kas tur ir bijusi. Un tas ir vēl viens atkal, tas, ko es minēju, vēl viena satura vienība, kas piesaistīs jaunu auditoriju, kas ja nepiesaistīs jaunu auditoriju, kaut kādu, tā teikt, redzamību jūs iegūsiet ar to, ka, hei, mēs veidojam šādu podkāstu un runājam par šādām te tēmām. Un varbūt kāds no tiem cilvēkiem noklausīsies nākamo epizodu, jo būs jau dzirdējis par jums. Lūk. Nu,
tad, kad šis podkāstu auditorija viņi jau ir apēdusi šo lielo pīrāgu, tad tas, ko noteikti ir jādara, ir jārunā ar savu auditoriju, jācenšas saprast, kas viņiem patika, ko jūs varat darīt labāk, kādas tēmas šai auditorijai un kādi viesi viņiem interesē, jo mūsdienās tas saturs ir tik ļoti daudz, ka tā lielākā valūta ir kļuvusi uzmanība. Un, ja jūs spējat auditorijas uzmanību noturēt, tad jūs esat sasnieguši šo mērķi un esat nopelnījuši to ar savu darbu. Tā kā ir jākomunicē ar savu auditoriju, ir jāsaprot, ko tad viņi vēlās, jo tad jūs redzēsiet arī, ka tie cipari aug un paliek interesantāk. Jo, protams, mēs varam savā galvā visu kaut ko izdomāt, kas cilvēkiem varētu patikt, bet bieži vien mēs apraujamies pie tā, ka viņiem tas tomēr nepatīk, kā mēs esam izdomājuši. Un varbūt tas nebija īstais mērķis, kā šo auditoriju sasniegt, veidot kaut ko, kas jums šķiet varētu citiem patikt. Primāri jau saka, ka primāri jau jāveido saturs ir tāds, ko mēs paši gribam patērēt un kas mums pašiem šķiet interesants, un tad arī citiem tas šķitīs interesanti. Un to, kas tad cilvēkiem patīk, var uzzināt tikai un vienīgi uzdodot viņiem šo te jautājumu. Lūk, un vēl viena lieta, mēģinot sasniegt kaut kādus rezultātus ar podkāstiem, ir veidot plānu un pie tā pieturēties. Tas, kas mums, piemēram, ļoti labi strādā, ir karsts, ka mums katra podkāstu epizode iznāca katru pirmdienu. Cilvēki varēja rēķināties, ka viņiem pirmdienā būs jauna epizode, ko klausīties, un viņi varēs klausīties visu caur nedēļu. Jo, kā jau es teicu, podkāsts klausies kādu, cik ilgi un kā vien tu vēlies. Un līdz ar to viņiem ir vesela epizode, kas mēdz būt pat uz 3 stundām, un tad viņi varēja klausīties un ķidāt visu nedēļu varējām tur ar mūsu līdzcilvēkiem, kas arī klausījās mūsu podkāstu, mēs varējām pārunāt, ko tad šitas reperis ir teicis par šo te lietu un izdarīt kaut kādus secinājumus un raisīt kaut kādas diskusijas ārpus šī te podkāsta. Lūk, un tā kā cilvēks ir kaut kā tā būvēts, ka viņam patīk kaut kādas šādas te būt kaut kādu ieradumu varā, tad šie te podkāsti, kas iznāk kaut kādā konkrētā laikā un regulāri, viņi kļūst par klausītāju ikdienas ieradumiem. Tāpēc, jā, cilvēki gaidīs to dienu, jo viņi zina, ka viņi attiecīgi kaut kādu periodu pavadīs šo te podkāstu klausoties. Lūk, tas baigi forši, ja to var panākt, tikt iekšā cilvēku dzīvēs ar to, ko jūs darāt, tas ir brīnišķīgi, ka tad jūs jūtat to, ka jūs novērtē un jūs redzat, ka jūsu darbam ir tā jēga un pievienotā vērtība. Lūk, un es noteikti iesaku strādāt komandā, sadalīt pienākumus, atrast vienam otram, kas tad ir tās stiprās puses, vai kāds ir labs vadītājs, kāds labs organizētājs, kāds saprot tehniskās lietas, un tā, lai jūs veidotos tāds spēcīgs kodoliņš, kas tad var šādu podkāstu projektu aiznest kaut kur tālāk un iznest to pēc iespējas kvalitatīvāk. Un, ja jūs darīsiet kaut ko tādu, kas jums sanāk un jums arī patiks to darīt, tad jūs noteikti to darīsiet pēc iespējas labāk. Un, jo jūs pēc iespējas labāk darat, tad sanāk pēc iespējas labāks rezultāts. Un līdz ar to jūs visu šo procesu varat arī izbaudīt, darot to, ko jums patīk darīt un izpaužoties un redzēt arī kaut kādus rezultātus, kur tas aizved un domājot, kā tad sasniegt jaunas kaut kādas lietas. Lūk, vai man vēl ir ko teikt? Nu jā. Pārskrienot tad visam pāri tai podkāstu veidošanas, tai struktūrai, tad atgādinu, ka sāciet ar ideju un vīziju, kas tad ir šis podkāsts, saprotiet, kas ir auditorija, saprotiet, kāds aprīkojums jums ir pieejams, kur jūs varētu šo podkāstu veidot, sagatavojieties noteikti pirms ierakstā, kad tas ir izdarīts, tad noteikti apstrādājiet, saprotiet, ko var labāk. Mārketings, kur jūs šo te auditoriju, ko esat nodefinējuši, kur jūs viņu varat sasniegt, vai jūs varat izveidot kaut kādu citu saturu no šī te podkāsta, ko esat izveidojuši. Komunicējiet ar savu auditoriju, dabūjiet to atgriezenisko saiti, lai uzlabotu savu podkāstu, tad šos uzlabojumus arī veiciet un mēģiniet vēlreiz. Un paralēli tam visam izstrādājiet plānu, kā tad šo te podkāstu publicēt un strādāt pie šī projekta
tālāk.